Nākotnes parks 2.0 nesen paviesojās internetu pētniecības uzņēmumu Gemius Latvija rīkotajā workshopā, jeb darbnīcā, kas tika veltīta reklāmas servēšanas tēmai un kurā piedalījās aptuveni 80 pārstāvi no mediju aģentūrām, portāliem un medijiem. Mēs vēlējāmies uzzināt, kādas ir mūsdienu modernās internetu reklāmas tehnoloģijas un to efektivitātes novērtēšanas iespējas. Lielākais uzsvars šajā darbnīcā tika likts tieši uz Gemius instrumentiem, kuri jau šobrīd Latvijas internetu reklāmas vidē tiek aktīvi un veiksmīgi pielietoti, un par kuriem speciālisti tūliņ jums arī pastāstīs plašāk. Tad pēc būtības programma sastāv no divām daļām, kur pirmā daļa tiek veltīta mediju reklāmas servēšanai. Tas ir mūsu produkts AdOcean. AdOcean ir sistēma, kas palīdz optimizēt reklāmvietu izmantošanu. Tad, lai optimālāk tiek izmantotas reklāmas, viņas netiek rādītas pārāk intensīvi, kas, protams, visiem, ko mēdz daudz arī lietotāji ievērot, un kas nav tas pareizākais formāts, un arī, protams, attīsta mediju plānošanu kā tādu. Laura no Keywords Network Communications reklāmas tīkla sistēmas, kurā ietilpst vairāk kā 70 dažādu Latvijas portāli, skaidro, kā no lietotāja puses izskatās šī optimizētā reklāmas rādīšana ar šo Gemius AdOcean instrumentu. Es kā Laura, Googlē meklēju konkrētu produktu, tas būs auto, ievadu vārdu BMW, un tālāk nonāku, protams, Google šajā te organiskajā vidē vai nu jebkurā, vai arī reklāmas vidē. Un izvēlos konkrētu mājaslapu. Šajā gadījumā pēc šī atslēgas vārds izvēlētos BMW Power mājaslapu, un tā kā viņi ir mūsu tīklā, mums ienāk informācija par to, kas ir bijis šis te meklētājs, šis te cookies un šis te atslēgas vārds. Līdz ar to mums ir sistēma, kura caur šīm te partneru lapām savāc informāciju par lietotājiem. Un galvenais šajā mirklī ir atslēgas vārds. Tālāk nāk šis te klients, kurš būtu, pieņemsim, auto nozares pārstāvs, un saka, mēs gribam parādīt jūsu rich mēdīju, šos te uzlicošos banerus kreatīvā formā tieši tiem lietotājiem, kas jums ir piefiksēti sistēmā pēc mums atbilstošiem atslēgas vārdiem. Auto, BMW, konkrēti brendi, markas un tā tālāk. Un otra daļa mums ir veltīta tieši aģentūras reklāmas servēšanai, kas vairāk saistās ar statistikas iegūšanu par kopējiem kampaņas rezultātiem, kas ļauj noteikt kampaņu efektivitāti un attiecīgi izdarīt izmaiņas, ja, piemēram, kampaņa nav tik efektīva vai nav sasniegta sagaidāmie rezultāti kādām kaut kādiem mēdījiem vai kaut kādā reklāmu vietā. Ja. Mēdīja aģentūra var principā nomainīt visu, gan reklāmu vietu, viņi var nomainīt, gan viņi var uzstādīt dažādas ierobežojumus, piemēram, cik reizes šis konkrētais reklāmas fails ir jāatrāda vienam lietotājam, vienam userim, kurš apmeklē doto portālu vai kopējai kampaņai, ja, teiksim, iespējams, viņš ir saņēmis reklāmu vienā mēdījā, tad iespējams ir arī uzstādīt, ka viņš otrā vairs nesaņemtu. Dažādas mērķēšanas opcijas, kur mēs varam mērķēt lietotājus pēc tā, kas arī ir viens no tematiem, mērķēšana ar targeting, kas ļauj principā mērķēt tos lietotājus, kas iepriekš, piemēram, ir apmeklējuši kādu noteiktu mājaslapu. Protams, pārsvarā tas tiek noteikts pēc cookie tehnoloģijas, jeb sīkdatnēm, kā to sauc latviešu valodā. Kas, protams, pilnīgi neataino reālo cilvēku, taču ir ļoti laba un uzticama metodoloģija, lai varētu noteikt to, kad lietotājs ir apmeklējis kādu no interesējošām lapām. Bet tas jāsaprot, ka tas ir iepriekšēji jāuzstāda, tas ir kā vesels pakalpojumu klāsts. Savu pieredzi par Gemius retargeting reklāmas mērķēšanas instrumentu izmantošanu mums labprāt pastāstīja mediju aģentūras reaktīvu direktors Sergejs Timoņins. Mēs kā aģentūra esam izmantojuši vairākas reizes šo retargeting iespēju. Visas no šīm reizēm bija, ja tā var izteikties, dažādas. Respektīvi, katrai no šīm kampaņām bija dažādi mērķi, bet kas bija tajā visā vienojošais ir tas, ka retargetings būtībā vai nu pastiprināja šīs kampaņas iespēju, vai nu arī viņš ļāva atrisināt noteiktus uzdevumus, kurus, es varu teikt, diezgan droši savādāk šīs kampaņas ietvaros atrisināt nebija iespējams. Mums ir nepieciešams bija atlasīt cilvēkus internetā, un pēc tam mums bija nepieciešams uzrunāt šo te atlasīto cilvēku kopu, kas būtībā ir arī tā pati pamata retargetinga funkcija. Mēs atlasam, un tad mēs uzrunājam viņus vēlreiz, un šajā gadījumā mēs atlasam cilvēkus, atlasam internetā globāli, respektīvi viņi nav saistīti ar kaut kādā, viņi nav saistīti ar loginu noteiktā portāla vai savādāk, kā to varētu atrasināt, bet viņi ir būtībā abstrakti, vai pašā laikā tā ir kaut kāda noteikta cilvēku mērķa grupa, kas ir vai nu noteiktas demogrāfijas, vai nu viņi ir veikuši noteiktu rīcību, ko mēs no viņiem esam sagaidījuši, un tad mēs tālāk vēlamies komunicēt tieši ar viņiem. Ir bijis gadījumi, kad mēs esam
noteikti mērķējuši uz vienu auditoriju, un kā savā veida blakus efekts ir bijis tas, ka mēs redzam, ka ir pilnīgi citas, agrāk neieplānotas auditorijas interesi par šo te produktu. Protams, vienmēr tas tiek, mēs atrodam tam pamatojumu, kāpēc tas tieši tā ir bijis, tas tiek nodots tālāk klientam, un attiecīgi klients tad ir, viņš spējīgs rīkoties, vai viņš izmantos šo papildus auditoriju, vai viņš zinās, ko ar viņu darīt. Ja Gamius AdOcean instruments palīdz tīri tehniski nodrošināt un optimizēt reklāmas rādīšanu, bet Gamius Retargeting sniedz reklāmas mērķēšanas iespējas, tad Gamius Direct Effect instruments jau ļauj izvērtēt reklāmas kampaņu efektivitāti. Gamius Effect is actually combines three kind of information. First of all, gives information about the direct effects of the advertising campaigns, how many clicks, impressions, how many purchases were done because of the advertising campaign. So actually the internet advertiser can see the direct effects of his advertising campaign. Also, Gamius Effect includes information about the the audience who the advertising campaign reached. So we can give to the information to the customers who they reached with the advertising campaigns. What kind of target groups? Younger people, older people, men or women, people from the school or people from who are working already. This is very important because based on this information, advertisers can plan their advertising campaigns better, and the internet users can meet better advertisements, more relevant advertisements. And also the advertiser can find out who are interested in his advertising campaign, who are clicking on his advertising campaign. Tā kā reklāma ir viena no būtiskākajām internetu vides sastāvdaļām, pateicoties kurai mēs varam baudīt to saturu, ko vēlamies un kas mums ikdienā ir nepieciešams, tad tieši tādēļ arī Gamius Latvija rīko šādu veidu seminārus, kuros kopīgi tiek apzināts internetu reklāmas attīstības tendences un kuros kopīgi tiek apgūtas jaunākās reklāmas tehnoloģijas. Jā, principā mēs esam savākušies šeit tādi kā industrijas profesionāļi, kur varētu teikt, kopā ņemot, kuriem piemīt vislielākās zināšanas un pieredzes par to. Šeit tiek arī pārunāts tādas visam tirgumu nozīmīgas lietas, kā, teiksim, ko darīt efektīvāk, ir iespējams uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijās par to, ko būtu iespējams mainīt, un dalīties tajā pieredzē un uzzināt citu aģentūru vai mēdīju to labo praksi un ieteikums, kā organizēt konkrētas lietas. Ja? Jo tas nav viss veltīts. Protams, mēs vēlamies to, ka, lai dalībnieki iegūtu labākas prasmes darbam ar Gamius produktiem, bet no otras puses ļoti svarīgi, ka viņi dalās savā pieredzē kopumā. Un tas palīdz visam tirgum un visam interneta reklāmas biznesam.